Tagad ir adventas laiks, un es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka daudzēr notiek dievkalpojumi. Kādreiz saka, varbūt cilvēki tikai vienreiz gadā dzird evaņģēliju, bet arī tas ir labi. Ja cilvēks dzird evaņģēliju, tad Dievs viņa sirdī var darboties. Un ja mēs skatāmies Mateja evaņģēliju, Mateja evaņģēlijas ļoti smalki apraksta Jēzus pirmo atnākšanu un arī otro atnākšanu. Ja mēs runājam par pirmo atnākšanu, tad Mateja evaņģēlijā ir teikts 1. nodaļā un 23. pantā. Ir teikts tā: redzi, jaunava būs grūta un dzemdēs dēlu, un viņa vārdu sauks Imanuēls. Tulkojumā Dievs ar mums. Tā ir tā centrālā ideja tieši pie Jēzus pirmās atnākšanas. Ka viņš atnāca kā mūsu glābējs, kas uzņemjas mūsu grēkus, mūsu dāvā piedošanu, un to mēs piedzīvojam katru dienu šo grēku piedošanu. Tā ir pirmā atnākšana. Taču cik daudz cilvēku runā par otro atnākšanu Jēzus? Tas ir mazliet savādāk. Šodien sabiedrībā daudz runā par pasaules galu. Daudziem mazliet pasaules galu runā. Šogad daudz. Nu, jāpēc tā, ja tas pausiet programmās, visās daudzās televīzijās, ir tāda latviešu filma Emīla Nedarga. Ir tāda Emīla Nedarga, ļoti jauka tāda komēdija, un jāsaka, ko tur gaidīja cilvēki, atcerieties? Komēdiju gaidīja, ja? Un es domāju, ka pēc 100 gadiem tas bija Zviedrijā notikums, ka tā bija Zviedrijas tā saprat tur pēc tā konteksta, ja? Es domāju, ka mēs joprojām daudz gaidām komēdijas. Nenā pa adventiem, bet vispār sabiedrībā. Tur cipāni tieši nāks vai kas tam līdzīgs, bet cik reāli runā par Jēzus otru atnākšanu tā, kā viņš ir teicis. Un Mateja evaņģēlijā runā 24. 25. nodaļā runā par to, ka Jēzus nāks otrais. Viņš runā par šo pēdējo laiku, kādas būs zīmes, kādi būs notikumi, kādas tur līdzības, un beigās viņš skaidro, ka Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā un 36. pantā, ko viņš saka? Bet dienu un stundu neviens nezinām, ne debes eņģeļi, ne dēls, kā vien Tēvs. Viss. Kāpēc Jēzus reiz tādu rezumējumu pasaka? Tāpēc, ka visos laikos, un arī mācekļi gribēja šo laiku apmēram noteikt. Tas ir cilvēcīga ziņkārība. Un tāpēc šīs citāti, ko Jēzus teica, viņš tālāk stāsta par Noā laiku, ka lūk būs kā Noā laikā, kad cilvēki darbojās un nenāca pie saprašanas, un tā viņš stāsta par šo nelietīgo kalpu, kas domāja, ka kungs ilgi kavēsies, un viņš bijās, ko darā šiem kalpiem, savam darbiediem viņš sāk viņus sist, un visāds palainiet darīt. Un tad ir līdzība par 10 jaunavām. Un šodien mēs arī parunāsim šo līdzību par 10 jaunavām. Tā ir rakstīta Mateja evaņģēlijā 25. nodaļā, sākot no 1. panta. Lasīsim, ko lasīšu, jūs varat sakot līdz savās bībelēs. Tad debesu valstī būs līdzīgi 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavanim pretī. 10 jaunavas. 5 no tām bija ģeķīgas un 5 bija gudras. No vārds ģeķīgs latviešiem no mūsu laikos tā, nu teiksim, gudras un negudras, nu lai tā mums vienkārši būtu saprast, teiksim tā. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļu savos traukos. Tad ir atšķirība. Kad līgavains kavējās nāk, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balsts atskanēja, redzi, līgavainis nāk, izeita viņam pretī, tad visas jaunās cēlās, sakārtoja savus lukturus, bet ģeķīgās sacīja gudrajām: dodiet mūs no savas eļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja: tā nē, lai nepietrūktu mums un jums, bet noiet labāk pie pārdevēja un pēciet sev. Un kad tās aizgāja priek, nāca līgavainis, un kas bija gatavas, tās iegāja kāzās, un durvis aizslēdz. Pēc tam atnāca arī pārējās jauno sacīja: kungs, kungs, atdari mums. Bet tas atbildēja sacīja: patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Katrai līdzībā ir viena ideja. Būsim uzmanīgi, ka mēs sākam tādā līdzībā ielasīt to, kas tur nav. Kāds ir centrālais pants šajā līdzībā? Kā jūs domājat? Centrālais pants šajā līdzībā ir rezumējums. 25.13. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Tas ir līdzības rezumējums. Par ko šī līdzība runā?
Vienīgi un precīzi tikai par laika noteikšanu. Kā kāds kaut ko gaidīja, kaut kādu laiku. Viss, tur nav citas idejas iekšā. Pārējais izstāsts ir sekundārs, ja? Jo mēs kaut ko gribāties lasīt to vai šo, bet te ir runa par laiku. Interesanti, kur šis citāts 25.13 atgādina? Mums viņš atgādina no Mateja 24.36, kas arī bija teikts, ka neviens nezina ne dienu, ne stundu. Būtībā viņš ir turpinājums tam teikumam, ka Jēzus teica stundu un dienas nezina, un tā viņš šo līdzību izstāsta, un viņš šajā līdzībā ieliek ideju par dažādiem gaidītājiem. Te ir runa par laiku. Te ir par tradīcijām. Latvijā kāds tradīcijas ir savādāks. Mums noteikti tā ļoti interesanti, jauki, bet austrumos tradīcijas ir savādākas. Izrādījās tā ideja bija tā, ja kāds tajos laikos gatavojās laulāties, precēties, tad tās laulību ceremonijas būtībā bija divas tās kāzu svinēšanas. Vispirms viņi svinēja pie līgavas vecākiem, un tad viņi visi nāca uz līgavaņa māju. Visa tā procesija kopā ar līgavaņu un jau tagad līgava. Un tad man līgavaņa mājā gaidīja tie cilvēki pretī. Un tā ideja bija tāda, ka tas parasti nāca uz to māju kaut kur pusnaktī vai naktī, un tad bija tas sauciens, ka nāk līgavaņas, un tie cilvēki steidzās pretī. Nu, tā bija tā ideja. Tās līgavas draudzenes, nu, kā mēs sakam, tā tradīcija, kas sanāk līgavas draudzenes un līgavaini, tur tie draugi, kas atāk nāk Latvijā šīs tradīcijas iekšā. Un tā viņi steidzās pretīm, un tā viņi atnāca visi mājās, un tad aizlies durvis, un tad notika šis lielais, kā mēs sakam, atkal tur tālākā kāzas svinēšana. Sākumā līgavas mājās, un tad jau līgavaņa mājās. Un lūk, tās līgavas, tās jaunos bija tās, kas tādi gaidītamā līgavaņa mājās. Tā ir pēc tām tradīcijām mēs saprotam. Tā mēs skatāmies tā pamatīgāk šajā līdzībā. Kādi šeit darbojās raksturi? 3 raksturi. Gudrās jaunavas, negudrās ir ģeķīgās, un kas minēts tur ir? Līgavaņas. Kas kopīgs ir visām 10? Visas ir jaunavas. Ko nozīmē jaunava? Tādā bībeles skatījumā. Nu tās tīrs simbols, pareizi. Jaunava, kaut kas kārtīgs, morāls, likumīgs, ļoti labi. Visām bija vai nebija lukturi? Visām bija lukturi. Visas izgāja pretī līgavaņu. Visas izgāja, visas gaidīja. Visas iesnaudās. Bet te tas nav nopelts. Nav problēma ar snaudošanu. Te nekas nav nopelts. Gulēt ir laba lieta un jāatpūšās kādreiz. Te nav nopelts šā līdzībā snaudošanai. Ja? Visas piecēlās tad, kad bija. Visas sakārtoja lukturus. Bet kāda ir atšķirība? Vienas paņēma līdzi sev papildus eļu, un otrām tās arī nebija. Kad tas laiks notiek? Kad ir šie notikumi? Nakts vidū. Tieši Bībelē bieži tumsa asociējās arī ar garīgo tumsu. Un mēs saprotam to, ka Jēzus nāks laikā, ka šeit pasaulē būs daudz garīgās gaismas vai daudz garīgās tumsas. Ja? Tā līdzīgi parāda, ka tas ir kaut kur pusnaktī, tas ir tums. Un tad jautājums ir tāds, kāda motivācija ir gaidīšanai? Ko mēs gaidījām? Līgavaini. Motivācija viņas gaidīja līgavaini. Nav citas motivācijas. Un te no tā ir jāuzmanās, kā mums nav kaut kas cits kādreiz. Jo arī māsas Vaita saka liecībā sludinātājiem, tad Elena Vaita rakstā, lai kādu mēs tematu paceltu vai mācītu, paaugstiniet Jēzu, kas ir visas cerības centrā. Lai kāds tematika, kādas idejas Jēzus Kristus centrā. Kāda mums nevajadzētu motivācija šajā laikā, kurā mēs dzīvojam? No kādas motivācijas? Ir, piemēram, tā, kā es vienmēr saku, tāda motivācija kā maz doktrīnas, piemēram, baidīšana. Nu, tad būs jūs redzēsiet. Nu, tu tagad nekļūsi kārtīgāks. Nu, tad tu redzēsi, ka būs. Tā ir tā pareizā motivācija vai nav? Viņas gaidīja līgavaini, jā. Paldies par komentāriem, redz, mums ir komentāri. Ļoti labi, jā. Tad tā ir tā motivācija, kas nav pareiza. Mums tas, ka pēdējie laiki būs ir skaidrs, bet mums katru dienu jātuvojas ir vairāk un vairāk Jēzum Kristu. Nevis jābaida ar notikumiem. Nākamā, vēl kāda motivācija. Pēdējā laikā visā pasaulē kļūst populāri šīs sazarsību teorijas, visādi tur slepenās biedrības un tā joprojām. Un arī mūsu vidē, kā arī cilvēki saka, mēs to izpētam un redz, kā viss tagad notiekās. Uz ko mēs tādu vēršam uzmanību? Uz slepenām biedrībām vai uz Jēzu Kristu tagad?
Saka, un tagad es sapratu, un tagad jāsaprot. Ko tad tu saprati? Es esmu pētot Jēzus Kristus dzīvi, es sapratu, ka man vēl jākalpo un jācīm. Nevis es pētot kādu sazības teorijas, un es sapratu. Jautājums, ko tad tu saprati? Tā ir ļoti svarīgi jautājums, jo šīm jaunamā vienīgā motivācija bija nevis tumsa, kas bija apkārt, vai sliktā māja, kur viņš sēdēja. Vienīgā motivācija bija līgaņa gaidīšana. Centrā Jēzus Kristus, tas ir elementāra atbilde un precīza. Tā kā es vienmēr saku tā, kādreiz cilvēki izmanto šo dopingu baidīšanu vai citas lietas, bet, kā jūs zināt, arī sportā dopings ir aizliegts, ja, un ar dopingu ir tā, ka tu vienā brīdī kā to asumu uzdzeni, ja, bet pēc tam tev ir totāls vārds. Un ja cilvēka centrālā ideja no Jēzus Kristus, ja, tad var iznākt lielas problēmas pēc tam. Cilvēki ļoti pievilsies šajā gaidīšanas arī procesā. Kad nākamais jautājums ir? Mums kā Bībeles pētniekiem, no kā bija atkarīga līgavaņa atnākšana? Vai gudrās vai negudrās ar savu rīcību varēja ietekmēt līgavaņa atnākšanu? Kā šajā līdzībā ir teikts? Nē. Tas viss bija līgavaņa kompetence. Cik viņš kavējās, kā viņš kavējās, viņām bija kas jābūt? Gatavā. Jo mums bieži parādās draudzē, ja mums nebūtu šitādu un tādu te brālīšu vai māsiņu, tad no Jēzus būtu jau sen jau. Noliksim reiz malā šīs idejas. Tas viss atkarīgs ir no līgavaņa. Jēzus Kristus. Viss tā ir tā līdzības ideja. Ja? Un lasot arī, ko saka Elena Vaita izmeklētās vēstīs, viņa skaidri un gaļši saka, laikus un brīžus Dievs ir nolicis savā varā. Kategoriski un precīzi. Dievs ir nolicis savā varā. Mums nav jādzīvo noteikti laika izraisītā uzbudinājumā, viņi saka. Mums nav jāizros ar minējumiem par laikiem un brīžiem, ko Dievs nav atklājis. Jēzus savus mācekļus pamācīja būt nomodā, nerunājot par noteiktu laiku. Viņi sekotam jābūt ļaudīm, kuri vēlās uzklausīt savu vadoņa pavēles, tiem jābūt nodomā, jāgaida, jālūdz un jāstrādā. Jo kunga atnākšanas brīdis tuvojas. Bet neviens nebūs spējīgs iepriekš noteikt, kad tas pienāks. Jo dienu stundu nezina neviens cilvēks. Jūs nespēsiet noteikt, vai viņš nāks pēc 1, 2 vai 5 gadiem. Ne arī aizskavēt viņa atnākšanu, sakot, ka tā notiks pēc 10 vai 20 gadiem. Precīzi citāds. Jo ir tā lieta, ja mēs tādu aizskavēsim ar slikto tādu vai slikto tādu, tā ir līgavaņa kompetence. Mūsu jautājums ir, vai es esmu gatavs? Elementāra lieta, ja? Tātad, kādas divas grupas šeit attēlots ir gudrās un nesevišķi gudrās, ja? Kādas divas problēmas bija tām negudrajām, jeb ģeķīgajām jaunavām? Kā mēs pastīsimies? Divas lietas. Kādas viņām ir kļūdas, jeb nolaidība? Tajā laikā tas bija normāli, kad cilvēki gāja sagaidīt to līgavaini, viņiem līdzi bija parasti šie lukturi. Saprotiet, viņi nebija mūži, viņi regulāri bija jāuzpilk. Un tas, ka viņas nepaņēma līdzi papildus eļļu, nebija nezināšana, bet tā bija kas? Nolaidība, ja mēs teicam arī bezatbildība, ja? Tur ir tā problēma, jo viņi regulāri bija jāpildīja tā eļļa klāt. Tas bija pilnīgi normāla realitāte. Ja? Tāpēc kā šodien tu nevari domāt ar bateriju stāvēt 15 dienās un te viņi teiks, nedegs viņu. Bet tādā laikā tā eļļa vēl ātrāk izdēja. Līdz ar to tā bija viņu nolaidība, jeb bezatbildība, nav kā mēs sauksim. Ja? Kāpēc viņas tad bija tādas? Viņas bija gudras meitenes, bet kas ir problēmas? Viņas bija izdomājuši, ka līgavainis atnāks ātri, jo viss taču notiekās. Viņi bija izreikinājuši to un to, tas, bet austrumu zemēs bija jāreiknās, ka viņš varēja aizkavēties. Bet viņas domāja, viņi visu izreikinājuši, ka būs tas. Un jāsaka tā, ka viņas nebija gaidījumas, viņas nebija gatavas ilgākai gaidīšanai. Viņas nebija gatavas, ka līgavainis var kavēties. Un tā ir viņu vaina, nevis nezināšana. Tās ir divas atšķirīgas lietas. Ja? Un jāsaka arī mūsu vide adventistu, ja? Ir cilvēki, kuri izdomājuši, ka jābūt tam notikumam, un tad jau Jēzus nāks. Es esmu ļoti bieži dzirdējis, šitais te tur tās konfesijas viens vadītājs, kā tas ir pēdējais. Jau vairāk nomainījušies, un joprojām nekas nav noticis.
Par to ir tā ideja, ka mēs atnosakām tos laikus kaut kur līdzīgi, ja? Un, teiksim, kā es cilvēku teikšu tā, esošo uzvalku nenovalkāšu. Un Jēzus atnāks, ja? Nu, cilvēki citi ir aizgājušo citā, jau, kā mēs sakām, aizsaulē, ja? Bet viss turpinās. Kā es esmu citi saka tā, mums pat nevar vajag mācīties skolās, jo Jēzus nāks, tu redzi pēdējie notikumi, ja? Citi saka, pat nevajag dienam uzbūvēt, jo lūk, mēs vēsturē interesanti papētīt, ja? Un es atceros 90. gadus, kad mēs nācām draudzē daudz, kad bija atmodas laika, tā bija tā ideja. Tā īsi, ātri, pasludināsim to evaņģēliju, jo visā pasaulē apsies viss notiekās. Mēs pagājuši pār 20 gadiem, jāsaka tā, mums pašiem bērni ir izauguši un joprojām viss turpinās. Un tādā laikā bija tieši būt cilvēki, kas varbūt nemācījās, varbūt kaut ko neuzboja, domāju, ka Jēzus nāks ātrāk. Un tagad viņi varbūt vainot citus, ka lūk, draudz ir vainīgi. Tie ir vainīgi, šitie ir vainīgi, ja? Lasiet Bībeli un skaidri gaidi tur teica. Jābūt gatavam ir šodien, bet tajā pašā laikā šī līdzība parāda, ja? Ka varbūt ļoti ilga aizkavēšanās. Un nav attaisnojuma tam, ka mēs neesam gatavi ilgākām periodām. Tā ir tā lieta, ja? Tā kā uzmanīsimies vainot citus, uzbrukt citiem un vēl kaut tam līdzīgi. Vēl kāda otra nolaidība ir šīm ģeķīgām, negudrām jaunavām. Otra problēma ir kāda. Tā, ka es dzirdēju šo saucienu, viņas aizgāja vēl pirkt to eļu, jeb tirgoties. Un otra cilvēka grupa ir tāda. Tāpat jau, ja es nenāks tuvāko 100 gadu laikā vai 20 gadu laikā, es varu to, un tad no ticību sāksim domāt. Ir tāda cilvēka, kas saka, te jau vēl kaut kas, jau viņi saka tā ticība, tad, kad nāk šīs pasākums tuvāk, te es sākšu nopietni piedomāt par savu ticību. Tā ir otra grupa atkal šo cilvēku, ja? Viņas aizgāja, pirkt un vispāries, un viņas nokavēja. Un te jāuzmanās, ka mēs gaidām, ja es ļoti ātri atnāko, tīši brīd, viss, un tad neesam gatavi ilgāk vairs gaidīt. Un atkal ir otri, gan jau vēl ļoti tā. Tātad šīs divas ģeķīgās, jeb muļķīgās kļūdas, kas viņiem arī bija. Un tad mēs sākam bieži kritizēt citus, mēs sākam uzbrukt citiem, ka tie ir vainīgi, šie ir vainīgi. Un vēl viena interesanta lieta, es vienmēr arī saku, no kā ir jāuzmanās, ka, ja mēs runājam, kā es par kaut ko par draudzi, draudze vienmēr ir cīnošā draudze, kurā nāk cilvēki savām vājībām, priekiem, bēdām, savām kļūdām, jo, iedomājieties ideju, ja es strādāju kādā veikalā, un man ir vienīgais veikals kaut laukos, un es esmu piemēram pārdevējs, ja? Un ja es visu laiku kritizēju visas preces, kas tajā veikalā atrodās, sagad, kas beigās notiks ar to veikalu? Izputēs, ja? Iedomājieties, es esmu pasniedzies kaut kādā skolā tur, ja? Un es visu laiku saku, cik slikta ir šī skola, cik slikta ir šī skola. Ar ko šī skola beigsies? Es esmu pats skolotājs, tur vēl pat direktors, teiksim tā. Ar ko šī skola beigsies? Šodien ir konkurence mīļie. Un cilvēks saka, ja tā skola slikta, es savus bērnus sūtīšu citu skolu. Un kādreiz cilvēki regulāri draudz kritizēt, nezinu, ka būtībā viņi paši zāģēs laiku zāgus, kuras sēd. Draudz nekad nebūs ideāls, draudz nekad nebūs bez grēka, teiksim, ja? Jo nāk iekšā visi grēsnēm, svājībām, kļūdām. Tas, ka mēs cilvēkiem palīdzam augt, atbalstam, mācam, cīnamies, tas ir cits jautājums. Mēs lūdzam, tās ir šīs lietas. Tā kā no tā mēs uzmanīsimies. Mums nevajag rozarāt brilles, bet mums ir jāskatās, ko mēs varam sasniegt, augt un arī iegūt vairāk kā draudz kā cilvēku. Vēl kādas spekulācijas par šo līdzību, jo mums ir jāuzmanās, lai mēs nekad neielasām to, ko mēs negribam lasīt, ko mēs nedrīkstam ielasīt. Tāda būtībā te bija skaidra ideja, ir par laiku. Un vienīgā problēma bija, kas nebija paņemta līdzi papildus eļļa un viss, kas bija normāli, loģiski jāpaņem. Viņam bija jābūt gatavai ilgākai gaidīšanai. Viens nevar. Viss. Te runā par eļu precīzi, ko nebija paņēmuši līdzi. Bet, ja mēs sākam spekulēt ar šo līdzību, sakiet, es esmu lasījis dažādas interesantas lietas, kā ir šo līdzību, cik šajā līdzībā bija gudrās jaunavas un cik ģeķīgās. 5 un 5. Puse uz pusi. Tad ienākot tukuma draudzē, es saprotu, ka pēdējā laikā sakarā cilvēku slikto garīgumu tiks izglābt tikai puse cilvēku. Pareizi?
Tas ir, tur tā rakstīts, ir pa pusē, jā. Tad es skatos, kura puse varētu būt tā, kas uz debesīm, kura uz otru pusi. Vai tā nav? Ir vai nav rakstīts tā? Ir rakstīts. Bet es varēju saku, līdzība izsaka vienu ideju un neielasīsim to iekšā, kas tur nav jāielasa. Jo bieži tur ielas to, ko nevajadzētu ielasīt, jā. Tad te skaidri un gaiši, jo tās spekulācijas ir, jā, pusi uz pusi tiešām, un tad mums jāreķinās, ka tiešām pusīti būs, jā. Ko nu darīs, tāda dzīve. Vēl kas pa lietām. Mēs bieži sakām šī līdzība par 10 jaunavām. Bet, ja mēs paskatāmies šīs līdzības kulmināciju, kas šai līdzībai ir galvenais? Jaunavs vai līgavainis? Kas tagad nosaka to ienākšanu šai kāzu mīlestā? Kurš to nosaka tagad? Līgavainis. Mēs varēsim teikt, tā līdzība ir nevis par jaunavām galvenais, bet par līgavaini. Viņš ir tas, kas nāk, viņš ir tas, kas pēc tam runā, un viņš ir tas, kas ielaiž vai neielaiž. Un te ir nākamā mācība. Mīļie draugi, līgavainis nosaka, kurš tur iet un neiet. Nevis jaunās pašas savā starpā, kura tur gulēja, negulēja, kurai bieļa vai nebieļa. Tā ir mācība arī. Dievs ir nolicis visu savās rokās. Ja es nolika, lai mēs nespekulētu ar lietām, ar ko mums nav jāspekulē. Gudrās jaunās, kas viņās bija arī sevišķis. Gudrās jaunās zināja, ka austrumos var šī ceremonija dažādi aizskavēties. Nu, šie cilvēki nākceļš pusnaktī. Mēs paņēma līdzi traukā rezerves ēgu, lai mēs esam gatavs. Atnāks ātrāk, viss ir kārtībā. Atnāks vēlāk, mums ir rezerve. Normāla, loģiska domāšana. Tāpat arī šodien. Ja es atnāks šodien, esam gatavi. Ja es atnāks pēc 500 gadiem, tas nav mūsu jautājums. Arī mēs skatāmies ticībā uz priekšu. Elementāli lieta, ja? Tad tie cilvēki, kas uzticās, ka Dieva rokās ir nolikti visi laiki, nevis mūsu darbībā. Ja mums kā cilvēkiem gribās visu kontrolēt, ja mēs tagad to un to, tad tagad Dievs mums to un to, tā tas neiet cauri. Man svarīgi ir būt pašam modrīgam, kalpot un nodoties tam kungam. Un tāpēc arī runājot par dažādām lietām, kas notiek pasaulē, es lasu vēl arī izmeklētās vēstis, kurai Elemājas saka, mēs nevaram pilnīgi precīzi aprakstīt visus notikumus, kas notiks nākotnē, bet to mēs zinām, ka mums jābūt modriem lūkšanās, jo tā kunga diena nāk. Nevaram noteikt laiku, bet jābūt ir modriem lūkšanās. Viss. Un te ļoti svarīgi saprast, ka mēs esam kā cilvēki, ir ticam, esam ticīgi un dzīvi kristieši. Ko nozīmē būt modrīgam? Lasot Mata evaņģēlijā 24. un 25. nodaļu, ko es tā sapratis? Pētot šīs līdzības pirmām kārtām, neaizraujies ar laika noteikšanu, bet esi gatavs katru brīdi, un tajā pašā laikā esi gatavs arī ilgai gaidīšanai. Jūs piekrītiet? Jā. Esi gatavs, bet arī esi gatavs ilgai gaidīšanai. Kaut paies paudzes varbūt, un tikai tad tas notiks. Jo tas nav mans jautājums. Man jābūt ir gatavam, tad no šīm līdzībām ir saprotam. Vēl tālāk, ka šīs līdzības nāk līdzība par talantiem, kas nozīmē to dzīvot šai pasaulē, šai laikā. Nemeklē iemesli kaut kādiem laikiem vai nelaikiem. Izmanto visus talantus, ko Dievs tev ir devis, attīsti un dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, kalpojot sabiedrībai, ģimenei un visur, kur tu esi draudz. Izmanto visus savus talantus. Jo bieži cilvēks saka tā, redz, laiks ir klāt, nu kur tur vairs, kur tur redz tagad? Izmanto visus savus talantus un nespekulē ar laiku. Trešā lieta. Mateja 25. nodaļa nobeidzās ar tādu tiesas ainu, kur ir tas ķēniņš, un tā viņš liek viens pa labo, otrs pa kreiso. Ko tas nozīmē? Neesi egoists, kas domā tikai par sevi, jo pēdējā tiesā Dievs jautās, ko tu esi darījis tam vismazākiem, kas arī bijis blakus, vai esi pasniedzis savu palīdzību un atbalstu. Šis līdzības tālāk stāst par to, ko nozīmē būt modrīgam. 4. sludina evaņģēlija prieka vēsti, jo mēs zinām, ka Mateja 24. nodaļā ir teiks, ka evaņģēlijs tiks sludināts visām pasaules tautām. Mums ir jāuzmanās. Kā man kādreiz es esmu teikt tādu cinisku izteicienu, brīžiem ir tā, ka mēs pārpratam šo tekstu, kurā mēs domājam tā. Un tiks sludināts pasaules gals visām tautām,
un tad nāks evaņģēlijas. Mēs samainīsim šīs mērķis, ja? Tātad evaņģēlijas, nevis pasaules gads. Tas ir svarīgi, ja? Jo bieži kaut kur mēs varbūt sajaucam tās lietas, ja? Un 5. esi nomotā lūkšanās par sevi un citiem. Jo tieši pēc tam tālāk, jo 26. nodaļā mēs redzam, ka Jēzus teica, esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka nekļūt kārdināšana. Miesa ir labprātīga, bet gars ir labprātīgs, bet miesa ir laba. Tieši tā. Tas ir šīs lūkšanas. Tāpēc es arī nobeigumā varu šodien teikt tā. Mēs esam pateicīgi Dievam par šo līdzību, kura tiešām mums atklāja, kā cilvēkiem gaidām otro Jēzus atnākšanu, lai mēs sevi nepieviltu ar kaut kādām laiku manipulēšanu. Jābūt ir modrīgiem gataviem katru dienu, bet tai pašā laikā mums jāpietiek tai pacietībai, ticībai, arī ļoti ilgai gaidīšanai. Jo šo laiku, kurš noteiks, tas ir līgulājums, kad nāks Jēzus Kristus. Tas ir Tēvs, kā saka, tas ir Dieva plāns, jo Dievs nolic savās rokās šīs lietas. Tāpēc arī svarīgi šajā advents laikā, kas arī mums tagad Ziemassvētki tuvojās, un arī tālākā dzīve uzdot jautājumu, kas ir manas gaidīšanas centrā? Vai Jēzus Kristus, vai kaut kādi skaitļi, vai ienaidnieka tēli, ko mēs bieži uzburām? Vai es esmu savu sirdi pilnībā atvērs Dievam? Vai es esmu padomājis, kādus cilvēkus var iepriecināt šajā adventas laikā? Kur mēs varam kalpot šajā laikā, lai tas cilvēks varētu sajust caur manu kalpošanu šo patieso, brīnišķīgo Kristus mīlestību? Tā kā mums ir iespēja šajā laikā izmantot, kalpot, mīlēt, palīdzēt un atbalstīt. Un lai Dievs sveitī mums vienmēr dziļi pētīt Bībeli, saprast, ko laikā mēs dzīvojam un piedzīvot šo patieso Dieva klātbūtni. Jo atcerēsimies, iesākumā mēs sākām lasīt Bībelē. Dievs ar mums. Tā kā atcerieties, lai kādi izaicinājumi, Dievs ir ar mums gan pie pirmās adventas, gan pie otrās adventas. Amen. Amen.